Arī jums, bet šobrīd dod vārdu Veltai. Jā, godātie skatītāji, studijā šobrīd ir brokastu ziņas viešņa Ingūna Sudraba. Sveicināti! Labdien! Ingūna Sudraba atgādina visiem, kas vēl to varbūt nav ielāgojuši, ir partijas no sirds Latvijai, valdes priekšsēdētāja, vadītāja, līderi, un tieši par daudziem būtiskiem jautājumiem skatītāji ir vēlējušies uzzināt, un tāpēc mēs arī esam jūs gaidījuši šeit studijā. Es priecājos, ka skatītājiem ir interesi par to, kas notiek valstī. Pie tam lieli jāteic, jo jautājumu bija daudz, vakar zvanītāji bija daudz, un viens no galvenajiem jautājumiem ir par taupīgu dzīvesveidu ne tikai cilvēkiem, parastajiem, jāsaka, kas katru dienu iet uz darbu, jāsavelk jostas, bet valsts mērogā. Kā šī taupība jūsu skatījumā izskatās? Un es gribu teikt, ka nekas valstī nav uzlabojies jau daudzu gadu garumā un neuzlabosies tikmēr, kamēr valsts netiks vadīta ar pārliecību, ka ir skaidrs, kādi ir mērķi, kas ir jāsasniedz un būs atbildība par šo sasniegto rezultātu. Partija no sirds Latvijai uzskata, ka pati atslēga ir tajā, kāda ir valsts pārvaldes profesionalitāte, spēja pārvaldīt katru nozari. Un kas parāda to, ka nav šīs spējas un profesionalitātes, kaut vai minēšu dažus piemērus. Noteikti nesen arī redzējāt valsts kontrolas dažādu revīziju rezultātus, tā skaitā revīzijas, kas ir saistīta ar naudas izlietojumu Eiropas Savienības prezidentūras nodrošināšanai. Pagājušajā gadā jau 8 miljoni latu tika iztērēti, saistīti, bet arī nesaistīti ar šiem pasākumiem. Un liekas, ka sauc summas, 25 000 izmaksā naudas balvās ierēģiem bez kāda pamatojuma, un kāda prezidentūra pagājušā gadā vēl nekāda prezidentūra nav sākusies. 22 000 latu aizbrauc komandējumos, izremontē telpas, nopērk jaunas mēbeles, un tā salasās 10 000, kas pārvēršās arī miljonos, bet līdzās ir vajadzības, kuras ir elementāri vajadzīgas. Es, piemēram, viesojos pirmdien Kurzemes pusē, Priekulas pagastā, apmeklēju bērnu internātu skolu, kas ir bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Un kāpēc es biju šai skolā? Tāpēc, ka es biju uzrunājusi mecenātus, biznesa cilvēkus, kas palīdz šo skolu saremontēt. Skolai varbūt vajag dažus nevis desmitus, bet pat dažus tūkstošus eiro, lai vienkārši elementāri savestu kārtībā telpas. Tad, ja mēs salīdzinām 25 000 nepamatot izmaksāti naudas balvās vai bērniem saremontēta skola, kāpēc ir iespējams šādas bezjēdzības, kad elementārām lietām nav naudas, tikai tāpēc, ka valstī nav sakārtota plānošana, kādiem mērķiem nauda izlietota, un pats svarīgākais nav atbildības par to, ko izdara. Ja mums ir laiks turpināt šo pašu tēmu par to, kas valstī notiek, parunāsim par citiem mērogiem. Projekts, kas ir saistīts ar dzelzceļa infrastruktūras modernizāciju. Tad vienlaicīgi, presē jau mēs to dzirdam, ka notiek gan esošo dīzeļvilcienu modernizācija, gan arī jaunu elektrovilcienu iepirkums vai noma. Tātad šie vilcieni būs modernizēti jauni, brauks pa esošā platuma sliedēm. Tajā pašā laikā tiek virzīts projekts Rail Baltica būvēt paralēlas sliedes no Tallinas līdz Rīgai tālāk uz Viļņu, kur atkal vajadzēs nopirkt jaunus vilcienus, bet tās jau būs šaurāka platuma sliedes. Tātad paralēli mums būs divas sliedes, priekš abām mēs pirksim vai modernizēsim vilcienus, un pat vēl jau tagad ir informācija, ka arī jaunais sliežu ceļš, tā uzturēšana katru gadu kā minimums sākumā maksās turpat vai 110 miljonus latu no nodokļu maksātāja naudas. Pats projekts jau neatmaksāsies. Un kāpēc tas ir iespējams? Tāpēc, ka atkal nav šī mērķtiecīgā plānošana, ko mēs gribam sasniegt. Mūsu skatījumā, partijas no sirds Latvijas skatījumā, labāk ir modernizēt tās sliedes, pa kurām šodien vilcieni braukā, ja par viņām brauks arī moderni vilcieni, lai cilvēki ātri var nokļūt, piemēram, Tallinā un Viļņā, lai visu šo resursu izmantošana būtu efektīva. Jā, runājam par to, ka budžetā pietrūks naudas, un, piemēram, tur, kā jūs tikko minējāt, piemēru skolai pavisam vajag tikai dažus tūkstošus eiro, ko arī valsts nevar it kā iedot, pašvaldības nevar iedot, tai pašā laikā tērē naudu komandējumiem, bet kādēļ ir tāda patvaļa, teiksim, braukt komandējumos, kur gūtās atziņas varbūt ir nepieciešams pielietot, varbūt pat nekad?
Tāpēc, ka nav atbildības. Jūs strādājat privātu kompānijā, ja? Un droši vien, ja jūs jautāsiet kompānijas vadībai, ka jums vajag kaut kur aizbraukt komandējumā, un jums pirmais pajautās, ko jūs tur darīsiet, kāds būs sižets, cik daudz informācijas mēs iegūsim, kā mēs to atspoguļosim, cik tas sabiedrībai būs aktuāli. Ja? Jo kompānijas vadība grib šo kompāniju vadot, saņemt arī noteikti peļņu vai vismaz kaut ko pelnīt. Ja? Tas nozīmē, ka rūpējās par katru eiro, kas tiek iztērēts, prasa no jums atbildība. Jūs veidojat ziņu sižetu, jūs ziniet, ka jūs atbildiet, lai tas būtu kvalitatīvi, lai tas būtu saistoši, lai tas sabiedrību uzrunāti. Jums taču ar tādu attieksmi pieiet. Bet kamēr valsts pārvaldē nebūs šāda pati attieksme, ka nodokļu maksātāja nauda algai tiek tērēta ne tāpēc, ka ir jāatnāk uz darbu, kaut kas ir jāpadara, bet tāpēc, ka ir jādod atdevi. Tā ir pozitīvā nozīmē kalpošana sabiedrībai. Kamēr nav tāda attieksme, es tērēju nodokļu maksātāju naudu, tāpat kā savēju ar lielu atbildību. Zinu, ka es atbildēšu par katru eiro, kur tas eiro ir palicis. Par nodokļiem runājot, daudz cilvēku interesējās, vai tos nodokļu sistēmu tomēr nevajadzētu veidot tādu stabilāku un tādu bailīgāku, lai zinātu, ka nevajadzētu tur krāpties vai kaut ko tur veidot schēmas, lai visi maksātu nodokļus, bet nodokļu sistēma šobrīd tur visus uzņēmējus zināmā tādā drudzī, jo, piemēram, tā kā akcija veidīgi, vakar arī viena zvanītāja, mūsu skatītāji, teica, ka, kā tad tas nākas, vai tad tie autoservisi, kur tagad ziņo visās malās, ka tiks rūpīgi pārbaudīt, jo tas gandrīz vai esot tas galvenais rops. Nodokļu nemaksātājs. Tā taču nevarētu būt. Protams, bet atkal atbilde ir tajā, ka, lai gribētu, lai maksā nodokļus, protams, ka nodokļi ir jāmaksā, ja? Bet redzot to, cik bezjēdzīgi tiek iztērēta nodokļu maksātāja nauda, nav motivācijas cilvēkiem maksāt, un tik daudz uzņēmēji, kas ar kuriem es runājos, mēs tiekamies, ja diskutējam, ir divas būtiskās lietas, kas cilvēkus interesē. Lai tu veiktu uzņēmēju darbību, ir svarīgi arī šī ilgtermiņa plānošana. Skaidri zināt, ka 10 gadus ir noteikta nodokļu sistēma, režīms, saprotams, kādā vidē tev jāstrādā. Otra būtiskā lieta ir, kādā veidā šī nodokļu maksātāja nauda tiek tērēta. Un atkal pagājušā nedēļā, piemēram, es biju Nīkrācē, tikāmies ar vietējiem uzņēmējiem, gan zemniekiem, arī tādiem pašiem, kas uztur autoremontu darbnīcas. Ja? Viņi saka, mēs braucam, skatāmies, šauj salūtus, un uzreiz sakam, mūsu nauda izšauj gaisā. Tā nauda ir nopelnīta ļoti grūti, bet izšaut gaisā ir viegli. Ieejam ierēģņu kabinetos, redzam modernas mēbeles, ja, ekskluzīvi iekārtojumi. Un kā skatās nodokļu maksātājs uz to? Tā ir mana nodokļu maksātāja nauda. Var sēdēt uz pieticīgāka krēslā, pieticīgāka galda, var braukt pieticīgākā automašīnā. Un redziet, un tas līmenis jau ir sasniegts tāds, ka cilvēkiem jau ir zināms naids pret to, kā vara rīkojās. Tā ir tāda pat pretdarbība. Cilvēki vairs nekautrējās atklāti teikt, ka viņi nemaksā nodokļus. Jā, bet šajā situācijā, ko varētu darīt? Tieši šobrīd droši vien vairāk neko, bet runājot, es šajā gadījumā domāju Saima un valdība. Vai mēs sakām koalīcijas valdība, Saimā koalīcijas valdība mums ir ministrs kabinetā, bet varbūt, kad pienāk tāds laiks, kad mēs varētu teikt, jā, tā ir Latvijas Republikas valdība, un tur nav nekādu koalīciju, tur viss strādā vienā virzienā. Tāds laiks varētu pienākt? Protams, valdībā ir jāstrādā kā vienotai komandai, jo kā ir organizēts darbs, ka katrs ministrs organizē savu darbu pats par sevi, tās politikas nav savā starpā saistītas, bet tā ir jābūt arī kopējai atbildībai par kopēju politiku. Un tikko sākās izpratne par koalīciju, kaut kādu vienošanos slēgšana un sabiedrībai pie tam neizprotami procesi, kas atkal rada, un tā arī faktiski notiek, ka priekš lēmumi tiek pieņemti necaurskatāmi. Tāpat ir Citadeles bankas rīcība ar Citadeles banku plānotāju, kad sabiedrībai nav izskaidrots, kas notiks, cik daudz maksās. Tieši šie koalīcijas līgumi, kas notiek aiz slēgtām durvīm, cilvēki redz, ka valdības rīcība nav sabiedrības interesēs. Un mūsu partijas No sirds Latvijai ir pilnīga pārliecība, ka viss sākās ar galvu, ar varu, ar valdību, kurai ir jābūt noteiktiem profesionalitātes ētikas standartiem, un tas ir komandas darbs savas sabiedrības labā un iesaistot sabiedrību, prasot sabiedrībai viedokli, redzējumu par svarīgām lietām, uzklausot sabiedrību. Daudz skatītāji arī jautāja tā, vai jūs būtu gatavi uzņemties tiešām premjeras pienākumus pēc tam, ja
mainīsies situācija Saeimā? Es esmu to gatava darīt. Partija no sirds Latvijai ir izvirzījusi mani kā premjera amata kandidātu. Es nebaidos no šīs atbildības, un es domāju, ka arī iepriekšējais darbs ir parādījis, ka es esmu drosmīgs, atbildīgs cilvēks. Un problēma ir citiem, kas izvirzot augstas prasības sev, izvirza arī augstas prasības citiem, bet savādāk mēs liels mērķus Latvijā nesasniegsim. Vai tiekoties ar vēlētājiem, ar cilvēkiem šobrīd jāteic Latvijas dažādos novados, jūs arī par to runājat, jums cilvēki arī par to prasa, par premjeru jūsu iespējamo darbu un par to, kā jūs redzat Latvijas attīstību? Protams, tas cilvēkus interesē, bet saruna vienmēr ir dialogs, jo mani ļoti interesē tas, ko saka cilvēki, katrs savā profesionālā jomā, mazākā vai lielākā biznesā, arī pensionāri, skolotāja, ļoti labi redz, kas nestrādā un kas ir jāmaina. Un šajā dialogā mēs arī runājam par to, kā mēs redzam valsts attīstību, jo pirmais, kas cilvēkus interesē, ir darbs. Un tātad darba vietas var radīt tikai tad, ja valsts pati vara aktīvi iesaistīsies ekonomiskajos procesos. Jā, šobrīd saku sirsnīgi paldies par atnākšanu pie mums uz raidījumu, paldies par sarunu, bija interesanti un jāsaka labas domas, labas idejas, un es ceru, ka mūsu skatītāji palika apmierināti ka tika atbildēts uz visiem jautājumiem galvenajiem, ko jūs mums vakar arī uzdevāt. Paldies vēlreiz, Sudrabs kundze. Jauka diena. Paldies jums ar tāpat, bet